Tas, kā valsts ierēdniecība tērē naudu, tas ir prātam neaptverami. Sāciet lūdzu paši ar sevīm, taču izejiet cauri ailītēm. Mēs nevaram atļauties dzīvot tā, kā mēs dzīvojam 15 gadus atpakaļ, tā kā mēs tērējam. Ja tās naudas nav, tad mums nav ko tērēt. Tas ir normāli. Ja man nav nauda bankas kontā vai maciņā, tad es pārskatu savus tēriņus. Es pārskatu iepirkumus, es pārskatu, ko es darīšu. Kāpēc mēs tērējam naudu milzīgiem jauniem projektiem? Kāpēc mēs tērējam naudu uz betonu un aizmirstam par cilvēkiem? Aizmirstam par cilvēkiem, kuri dzīvo katastrofālos apstākļos Latvijā šobrīd. Un tādu cilvēku ir daudz. Un es ar asarām acīs tiešām, pēc tam mēs skatīsimies uz to Latvijas 100 gadu, kā būs, kad tantiņas, kuras sēdēs, un Dievs dod, lai viņas nebūtu pazaudējuši savu vienīgo īpašumu, ja, sēdēs un vienas pašas pie tukšu galda sagaidīs Latvijas 100 gadu, jo viņu ģimenes ir aizbraukušas projām uz īriju jau ļoti sen. Es negribu palikt emocionāli un šobrīd šeit apraudāties šajā vietā dēļ kaut kādiem citiem jautājumiem, ja, bet tas ir tas, uz kurām mēs drošā solī ejam. Un Dālderkungs, piedodiet, bet tas ir tas, ko vadošā koalīcija ir izdarījusi ar šo valsti. Es negribu vērsties pret jums personīgi. Es varbūt arī kļūšu varbūt emocionāls, bet es atgādināšu šo lietu. Tik labi, kā šobrīd Latvijā šeit dzīvojuši iedzīvotāji, vēsturē nekad 1000 gadu laikā cilvēki nav dzīvojuši.